cilvēks tā ir izaudzis, ka viņam paņemt kaut ko rokās un bēgt no citiem šķiet ārkārtīgi interesanti un aizraujoši. Regbijs ir brutāls, manuprāt, jā, ļoti brutāls tāds, bet īsta vīru spēle, kā jau arī saka par regbiju, jā. Tā arī ir. Ir brutāls. Regbijs jau liekas tāds brutāls, bet vispār, jā, kā arī mans tēvs vienmēr saka, kad regbijs ir džentlmeņa sporta veids. Izstāst brutāli, bet īstenībā daudz jādomā. Tā čupa īstenībā tur ir ļoti organizēta apakšā, un tur nevienam ar kājām virsū uz sejas nekāk. Jau, Uldi, kad mēs brauksim vēl uz kādu spēli, tu taču reāls kapīgs notiek. Kādi sačoki ir futbolisti un kādi veči ir regbisti? Ja tu neesi ar viņu saskāries, tad sākotnēji, kā jau visi domā, ak, Dievs, kas tur ir? Tur bērnu ķer, bērnu met zemē, tur sit žņaudz un vēl kaut kas. Regbijs ir iespējams visdemokrātiskākais sporta veids šobrīd Latvijā. Jo viņu var spēlēt visdažādāko izmēru un visdažādāko spēju cilvēki. Tu var būt garš, īsts, plats, šaurs, ātrāks, lēnāks. Vieta regbijā ar visiem. Visi skries kopā, aplīti. Regbijs kopš 1823. gada izvēlās resnos cilvēks. Ja tev nav to resno, tad tie smukie slaidie ātrie džeki var darīt, ko viņi grib. Viņi zaudēs, ja pretiniekiem būs tie resnie. Vai tu esi īsts vai garš, vai resns vai tievs, mēs tev atradīsim pozīciju, pielietojumu. Pats būs priecīgs par to, ka būs izdarījis savu darbiņu. Nākamais ir pieejamība. Es uzskatu, ka regbijs arī diezgan pieejams atšķirībā no citiem sporta veidiem. Jā, diezgan, ja tā var teikt, lēts. Mēs sasmēriet rokas. Tāpat, ja visi šodien būsiet netīri. Sadalīt divas komandas. Uzliksiet laukumu. Dziļāk. Galvas augstu. Rokas arī nav vajadzīgas. Lieti man. Stumim. Bumba iet pa vidu. Ja pa vidu, kur izgāja. Jaunākam dēlam skolā klases biedrs, kurš 2 gadus spēlēja basīt, jā, un īsti netika ne uz mačiem, neko. Liels puika, stiprs puika, jā. Ieteica viņam pamēģināt regbiju, jā. Viņš tur Olimpiskajā centrā bija uz pāris treniņiem, kaut kur gājis pie Artūra, un viņš sāka, jā, es iešu trenēties, un viņš tagad ļoti labs puika tajā regbijā, jā. Spēlē turnīros jau pirmās medaļas ir, un šis ir tas viens no piemēriem, kad tur viņš varbūt tās netiek pat sastāvā, jā, bet regbijā viņš jau ir uzreiz, viņam tiek dot iespēju. Gaidat bumbu, kā līdz jums atnāk, lai jūs varat izsist cauri, jo jums lielāka masa. Viss, nekas tās baigs sarežģīts nav. Vīrišķīgā spēle regbijs, kur vīri viens otram ceļu nedod, radās Anglijā tālajā 1823. gadā. Latvijā ovālās bumbas spēle ienāca vien pēc 137 gadiem. 1960. gada augustā pie VF komandas ciemojās Maskavas studentu vienība. Ar šo maču regbijs Latvijā ienāca uz palikšanu. Pēc neatkarības atgūšanas Latvijas regbiju balstīja lielais derbijs starp ādažu čipsiem un miesniekiem. Pēc tam, kad ādažu čipsi pazuda no regbija zāliena, izzuda arī konkurence. Un miesnieks viņai uzvar ar 15-6, un līdz ar to atkārtot izcīnot valsts čempionu titulu. Es aizbraucu paskatīties Latvijas čempi vai Latvijas kausa izcīņu septītniekā, kas notika Carnikavā. Un miesnieki visus plēs ar +30, +40. Tā radās ideja par to, ka varētu pamēģināt iedot kaut kādu impulsu šai spēlē, ņemot vērā to, ka es pietiekoši ilgu laiku veltīs viņai. Jā, tas saka, viņš saka, klausies, tad uzstājas vai riktīgi klubu. Bet ar tādu labu vīziju, teiksim, kad spēcīgu klubu, kur vai nu darām viss pareizi, vai nedarām nemaz. Lai iedot tā kā pendeli pakaļ visai Latvijas regbijas sabiedrībai, vajadzētu savu komandu izveidot, kurā pacensties tās lietas sakārtot pareizi, sastādīt konkurenci miesniekiem. Livonija pati par sevi viņu radās Jāņa Zumenta un Vigo Valdava iniciatīvas vadīt. Bet kādi tad īsti ir šīs aizraujošās komandas sporta spēles noteikumi?
Regbija spēlē ar ovālas formas bumbu. Abos laukuma galos ir ieskaitas laukums. Par piezemējumu, jeb bumbas ienešanu pretinieku ieskaitas zonā, tiek piešķirti 5 punkti. Pēc piezemējuma tiek izpildīts realizācijas sitiens. Ja tas ir precīzs, komanda iegūst vēl 2 punktus. Par precīzu soda sitienu vai sitienu no spēles, jeb drop sitienu, pienākas 3 punkti. Un vēl svarīga nianse. Regbijā bumbu ar rokām drīkst piespēlēt tikai atpakaļ. Pretinieku drīkst stumt, grūst un nogāzt tikai ar rokām un pleciem, tēmējot zem plecu līnijas. Sitieni un grūdieni galvas vai kakla rajonā ir aizliegti. Klasiskajā regbijā katrai komandai laukumā ir 15 spēlētāji un mačs ilgst 80 minūtes. Savukārt regbijā 7. Katras komandas rindās laukumā dodas 7 spēlētāji un tiek izspēlēti 2 7 minūšu puslaiki. Livonija šķiet šobrīd ir vienīgā, kurai ir pilna piramīda. Ir klubi, kuriem ir augšējā daļa, un ir klubi, kuriem ir tikai apakšējā daļa. Teiksim, regbija klubs Mītava nodarbojas tikai ar bērnu jauniešu sportu. Regbijs izdomāja, jo tas bija jauns sporta veids tieši Aingurē. Visi jauniņi arī nāk. Droši. Skudru puznītī, ja? Uz celīšu apsēžās. Tā, čau visiem! Tā man prieks, ka mūsu rindas paliek aizvien plašāks, ne? Ir baigi forši. Aiciniet draugus un skriesim, leksim un rāposim visu kopā. Sasprindzinu vēdar presi, dibenu un... Man māsai ir meita Anastasija. Viņa atnāca ar savu klases biedru Marku. Viņa atnāca uz ģimenes dienu. Maska nauķis tas čalīts bija. Tāds ritīgi sīks. Bet 12 gados, viņam iepatikās tā ovālā bumba. Viņš sāka nodarboties ar regbiju. Un dotajā brīdī Marks U16 grupā ir ne tikai līderis U16 grupā, bet tas ir spēlētājs, kuru pazīst, man liekas, pat visi pieaugušo komandas spēlētāji un treneri. Un kad šitas te čels, tas būs bomba. Tas sākās ar vienu ģimenes treniņu Skonto stadionā. Tas iepazīstināšās, tā var teikt. Un tā treneris Bārnīs pie manis pienāca un teica, ka es tāds vispār žiparīgs, ātri skrienot. Iedeva lapiņu un lai es eju pie mammas un tēti prasa, vai es negribu izmēģināt. Tā arī līdz šajien es ticu. Viņš kā aizgājis kaut kādiem tiem pirmo treniņu apskatīties, kā notiek tā, pēc tam vairs nebija atrunājums. Pirms tam gāja tautas dejoja, un līdz ar to ar tautas dejām tika pilgts punkts. Vairāk uz tautas dejām nebija pierunājums, un viss regbijs kļuva par galveno sastāvdaļu dzīves. Treneris, protams, viņš ir labākais, smieklīgākais, draudzīgākais un vienkārši kā treneris. Viņš mūs saprot un draugu loks arī. Visi mēs esam viena liela komanda. Brāļi, var tā teikt, otrā ģimene. Kājamies viens par otru, krītam uz zemes viens par otru. Šitāda komanda, tas ir labs. Tie, kur neatbrauc pašvainīgi, zaudētāji, šitas ir mūsējais, nevis viņu. Jā? Mēs to izdarījām, mēs! Mūsu kaus! Labākie, paldies jums! Jau es esmu tagad redzējis to, kā puikas pārāk pa vīriešiem. Esmu no tā mazākās vecuma grupas izaudzinājis līdz tiem 16, 17 gadiem, kad viņi izaug par večiem. Disciplīnu tas dod, spēku, pašpārliecinātību, tādas lietas, kas mūsdienu sabiedrībā ir ļoti vajadzīgas. Pagaidām mans esošais treneris Bārnīs, es uzskatu, ka ir ļoti labs treneris tieši tajā ziņā, kad viņš, uztais to komandas kodolu. Viņam pamatā varbūt nav tas tieši visizcilākais rezultāts, bet viņš vairāk ciena to atdevi, ko tu parādi, un to visu kopā būšanu, to kodolu. Es teicu, tas mājas darbs uz nākamo treniņu. Sarunājam uz nākamo treniņu, tev būs iemācījies šņurēt kurpus. Tas tev mājas darbs. Jā? Jā.
Man ļoti labi patīk sākumā. Mēs ar visādiem zilumiem brauc no sacensībām mājām, no nometnēm ar zilumiem. Pēc treniņiem bija viss melns. Un jā, man ļoti labi kāja. Un es ļoti labi par šo gadu iemācījos par šo sezonu. Es ļoti labi šo sezonu nospēlēju, treneris teica. 1, 2, 3, 4. Ideāli, tā arī būs. 6/6. Ir gatavi? Kurš pirmais skrējies? Godīgi sakot, nevis tie rezultāti, bet tieši tas bērnu smaids. Ja gadās redzēt kādu prieka asaru bērna vai bērnu vecāku sejā, tas ir tas, kas sniedz to patieso gandarījumu. Pieaugušā komanda tur gan vinnē, gan zaudē, bet principā sitās pa pirmajām vietām, cenšas izties pa pirmajām vietām. Attiecīgi viņiem ir mērķis, kur iet, un ja viņus vēl, piemēram, trenē tādi spēlētāji, kur arī tā kā sitās pa tām pirmajām vietām, man liekas, ka tā ir tāda dubulta motivācija. Kas manuprāt, arī ir galvenais laukumā. Likt tam bērnam, tiem vairākiem bērniem, redzēt to, ka mēs esam kā komanda. Lai arī mēs tur nevinējam katrā spēlē, mēs esam kā viens vesels. Lielā komanda nespēja dzīvot ne bez bērniem, ne bez jauniešiem. Ļoti labi to saprotam, ka nepaplašinot bērnu sekcijas, nenodrošinot viņiem kvalitīvus trenerus, pieaugušo komandu viņi nebūs spējīgi izdzīvot. Un tāpēc mēs ļoti lielu uzsvaru dotie brīdi liekam uz bērniem, uz jauniešiem. Rīgā ir ļoti daudz iespējas izvēlēm. Ļoti daudz spēlē futbolu un lielos sporta veidus, kas varbūt liekas prestižāk. Tādos varbūt miestos īsti nav vispār sporta veidu. Līdz ar to tur varbūt tādiem nišu sporta veidiem ir tā īstā vieta, kur meklēt tos talantus. Ir bērns, kurš trenējas bērnu grupā, viņam jābūt skaidrai un gaišai vīzijai, mērķim, sapnim nokļūt šeit. Tas pats sedītnieks, aiziet! Lai mēs, Pepā! Nav ziņas! Ja mēs objektīvi paskatāmies, kluba virtuve ir viens klubs – Livonija. Pēc visas piramīdas principa, kā ir, sākot no bērnu, jauniešu attīstības, arī sieviešu regbija un vispārējais, un līdz izaugsmē, līdz lielajai komandai, šo sezonu, divas komandas bija lielās, tad, principā, mēs varam runāt tikai par Livoniju. Runājam, nepazīst vārdu. Bļauj, garais lisējs, davai piespēl, ja? Kaut ko vismaz sakat, lai vismaz kaut kāda komunikācija ir, ja? Tas palīdzēs mums daudz vieglāk, būs vieglāk skriet, vieglāk reaģēt. Mēs esam izveidojuši ar sadraudzības klubiem šobrīd regbija akadēmiju, kur ir Baldons jaunie puiši 16 un 18 gadu vecumu. Tad ir Jelgavas Mītavas klubs un Livonija. Mēs esam izveidojuši jaunu komandu, un mēs gribam ar šo komandu startēt Lietuvā. Mēs gribam audzēt viņiem muskuļus un pa lielam dot jauniešiem tādu iespēju kā izglītība ārzemēs. Pat arī bijām Gdaņskā turnīrā, kurā piedalījās U16 vecuma jaunieši. Turnīrs bija ļoti izdevies. Pirmā lieta, kas jums ir aizsardzība, vispār ne par ko vairāk nedomāt.
negaidījām no jauniešiem tādu spēļu praksi, tādu atdevi. Un, mūsuprāt, mēs esam veiksmīgi aizvadījuši arī treniņu procesus, kas ir vedis līdz šim rezultātam. Mūsu mērķis šai akadēmijas projektam ir pēc iespējas dot vairāk šiem jauniešiem, lai viņi varētu spēlēt starptautiskos turnīros. Attiecīgi arī piesaistam labākos iespējamos speciālistus, infrastruktūru, kas ir Latvijā pieejama. Labs spiediens! Pirmās 10 minūtes ļoti labi! Un mēs visu pašu bērnībā spēlējām, ķerens spēlējām. Tad regbijs jau tajā bērnu līmenī, viņš jau pēc būtības tās pašas ķerens vien ir. Pieliek jostiņu pie vidukļa, uzliek 2 lentītes, un tas, kam bumba rokā, tam tas mūk un pārējie viņi ķer. Man patīk, ka mums jostas jāliek visu, tad mums jāspēlē ķerenis. Bet regbijs ir tas sporta veids, kur tiek apgūts gan koordinācija, gan skriešana, gan komandas gars, jo pa lielam tev ir jārēķinās ar to, ka tev būs aiz muguras tas tavs komandas biedrs, kurš pastāvēs par tevi un piesaks tev tad, kad tev mēģinās tvert tavs pretinieks. Tāpēc arī es atnācu pamēģināt un izrādījās, ka ir ļoti forši šeit. Es sākumā domāju, ka tas būs tāds, kā lielie puikas spēlē, viens otram krīt virsū un tā, bet manuprāt, šie treniņi ir tik ļoti pielāgoti bērniem. Mēs sapratām to, ka mēs varam atļauties uztaisīt grupas, kur bērni dabūna vispārēju fizisko attīstību ar regbija ievirzi. Un regbija ievirzi jau nav ne triecieni, ne tvērieni, nekas. Regbija ievirzi ir tikai tas, ka viņi to visu dara ar ovālām bumbām. Foršākais regbijā ir spēlēt ar to bumbu. Viņa ir tāda dīvaina. Man tētis ieteica, varbūt tu vēlētos, un es pamēģināju un iepatikās. Regbijs šobrīd tas ir vairāk vai mazāk tīri fiziskās aktivitātes, komunikācija savā starpā ar bērniem, kas ir ļoti nozīmīgi šobrīd. Savā veidā var atteikties no viedierīcēm un vispārējā un pilnvērtīgi pavadīt laiku. Tās pašas galvenās lietas, kas šobrīd, es domāju, ko es saredzu regbijā un kāpēc es arī to bērnu vedu uz regbiju. Ir meitenes, kas nodarbojās ar baletu un tā tālāk, un ir meitenes, kas nāk regbijā. Tas ir sporta veids sievietēm, ir tikai jābūt labai izturībai un spēkam un gribas spēkam, jā. Tas reāli prasīja mums laikam mēnešu 2, kad meitenes noteiksim tā no asiem kaktusiem uzplauka par smukām puķiem. Regbijs sāku spēlēt aptuveni no 12 gadu vecuma, tas ir 4 gadu atpakaļ, 5. Aizved man tēvs pats bijušais regbists, nospēlēja 20 gadus. Un jā, tā arī sāku Livonijā. Atnāca pirmo treniņu, iepatikās pašam. Uz skolu atnāca 2 Livonijas treneri, un es tikai biju pametis jau citu sporta veidu tajā laikā. Un ieteica, ka varbūt jāturpina jāsāk regbijs spēlēt. Un es aizgāju uz pirmo treniņu, kas notiks Konto stadionā. Tur es satiku arī Artūru, Bārnī, un tā viss sākās, jā. Un viņš mums tajā laikā spēlēja basketbolu, jo viņš ir ļoti gara auguma. Un tā kā kaut kā tur nebija īsti kontakts ar treneri, tad viņš teica, kāpēc ne regbijs? Es saku, es negribu regbiju, jo regbijs ir kontaktsports, tur ir traumas un viss. Viņš teica, mamma neuztraucies, man būs 16, tad es iešu prom, jo tad viņš paliks traumatisks. Bet kā dzīve rāda, ar katru gadu tas pieaug, tā vēlme ir vien vairāk, un sen vairs nav tā doma, ka varētu iet projām.
sportā ir vajadzīgi piemēri. Bērniem jāredz piramīdas augša, uz kuru tiekties. Livonijas komandā šādi līderi ir. Viņi augstākā līmeņa regbiju spēj apvienot ar darbu un mācībām. Es esmu regbija treneris regbija klubā Livonija. Prasi, bumbu, prasi. Tepat aiz bumbu, stop. Ej, skrien garām, skrien. Es trenēju bērnus, iesācējus, kuriem regbijs ir galīgi svešs. Tā viņš krīt man virsū. Nē, šeit. Ja? Tāpat arī paliek uz zemes. Tev gaisā kājas saķers tā, ka tu vairs nenoturēsi līdzsvaru un tu kritīsi šitā tieši virsū. Ja? Tu negribi tā nokrist. Tāpēc nelasām pirms kontakta. Ja? Jau es trenējos 12 gadus. Es sapratu, ka tas ir īstais priekš manis. Kad uzreiz sapratu, ka šis ir tas īstais sporta veids. Kad es biju apaļīgs, es sapratu, ka tiešām es eju tie kontaktā un es izbaudu kaut kā to vairāk. Kad tēvs aizveda uz pirmo regbija treniņu kaut kad 6-7 gados, un tā arī tas viss sākās. Kaut ko tur vārējām, kaut kādas sūdas, tad gājām, tad negājām. Un tad sens atnāca uz istabu, saka, klausies, kurš no jums ies tad uz to regbiju? Iesiet tā, vai neiesiet, brālis? Nē, es tā, tad es iešu. Un tad kaut kā aizgāja bišķiņ nopietnāk. Darbs ir, kā teikt, diezgan liela prioritāte, tāpēc, kad tu pelni tur naudu, attiecīgi pēc tam tu vari ar ģimeni tur dzīvot un ceļot un darīt lietas. Strādāju pārdošanā, tad, kad sākās tur izlase, klubi, toplīga, viss kopā, tad ir bišķiņ pa daudz, jā. Vasarā ir tā, jā, grūtāk, kad gribās atsevišķi, ka tāds mazais ir, tad ir tā vasarā ātri paskries. I'm a rugby player. I play for Livonia already 3 years, 3.5, let's say. It's been quite an interesting journey. I believe in every one of you. That's why we're here. We have a chance. This is the actual final. I believe in this family. So now I expect from everyone 100%. Yeah, pretty happy. The system is working, so now we will relax and think about the final. So yeah, pretty happy. Rugby is the main thing for me in this country. I have a lot of good memories. I met a lot of friends. I learned a lot about the people here. Beautiful day to play rugby. Film this is team building, Edgar. On Sundays, usually I like to go to a park with the mate and a book. But sometimes I like to go to a bar and drink a beer, reading a book. It's also one of the moments that gives me peace. Because you're there, you're completely relaxed. You're in a different world, and enjoying a pint of beer. It's quite a beautiful experience. Ja 12. gads, kad man bija 12 gadi, tad bija Māpulī pāris cilvēki, kas stadionā redzēja spēlēt. Neapaļo bumbu, bet ovālu. Ainārs Bērziņš, Dāvis Zagorskas. Mans čoms bija viņiem onkulis, un viņš man uzaicināja kopā ar viņiem paspēlēt. Piestāvēja tas, ka es varēju labi skriet. Arī patīk, ka ir komanda, ka komandas sporta veids. Un vienkārši bija tā, ka sanāca. Man nav, it kā ir, jā, bet tā nē, es saprotu to būtību, jā, bet Olme tā briesmīgi pārdzīvo, jā, tagad sēž mājā, tur notiek trīči. Viņš mans lielākais fans, mans Omes draugs, tā sacīt jāsaka, kur es saucu un daudz uzskatu par manu vecstāvu. Viņš man ļoti atbalsta regbijā, nāk uz katru spēli. Vinnēja 2 Eiropas čempionātus, spēka 3 cīņā, junioru kategorijā un svaru kategorijā līdz 100 un 105 kg. Man tur arī daži pasaules rekordi.
tieši no spiešanā guļus. Rekords bija 211,5. Bet kaut kādā momentā jau tas drusciņ tā kā apnika, gribējās kaut kādu evolūciju, kaut kādu attīstību, kaut ko interesantāku. Tad, tā kā mans tēvs bija visu mūžu arī sportojis, pamatā ar motocikliem, tieši ar blakusvaģiem braucis, bija iespēja tajā momentā, kad man tā spēka trīciņa varbūt vairs netik ļoti, it kā jau bija kaut ko sasniedzis, izdomāju, ka varētu pabraukt arī ar motociklu, tāpēc, ka tēvs arī brauca. Bija iespējas pašiem nopirkt motociklu un pabraucām arī tur 2 gadus, 2,5 pabraucām, nobraucām arī dažus pasaules čempionātus, protams, ne augstā līmenī, tur kaut kādas 17. 18. vietas, bet priekš tā, ka tā bija man tikai 2. sezona, un tas jau bija super ļoti labi iebraukt punktos pasaules čempionātā. Mans darba grafiks ir pielāgots regbija treniņiem. Ja agrāk man veikals strādāja no 10 rītā līdz 7 vakarā, tad tagad mums vakaros ir treniņi, kuri sākās 7, tad es nerbalēku, pat esmu pārliecis uz 6 vakarā, slēdzu veikalu ciet tikai tāpēc, lai tiktu uz regbija treniņu. Tā kā nav viegli, jā. Arī regbijam daudz upurēja savu privātā laiku. Daudz nepārzinot regbiju vai regbiju noteikumus, es ar savam spēka dotībām varēju ļoti daudz komandai dot un ļoti ātri tikko arī pamatsastāvā. 2003. gads. Latvijas bobsleja četrnieks kļūst par Eiropas čempioniem. Pilots Sandis Prūsis stūmēja Jānis Uzuls, Jānis Silarājs un Mārcis Rullis. Protams, kad varēja braukt vēl kaut kādas sakritības, kaut kas varbūt tajā laikā nesalikās tā, kā es to gribēju un redzēju, jā, un kaut ko gribējās pamainīt, un tā es arī nolēmu neturpināt. Viņš bija ok, pa viņu šaubas nebija, tā es teiktu. Bet mums, kā parasti, mums jau tā laikā mērķi bija lieli. Mums nebija mērķis tikai kaut kur piedalīties, atrādīties, bija mērķis cīnīties pa augstām vietām, un es domāju, ka viņš bija viens no, tā laika arī tiem atslēgas cilvēkiem mūsu komandā. 2006. gadā Turīnā sapratu, kad es bobslēm lieku punktu. Atbraucot mājās, 3 nedēļas padzīvojot bez sporta, sapratu, ka kaut kam jāķerās klāt un radās doma uzspēlēt regbiju. Pats gan ilgi nepaspēlēju, ja nemaldos 3 sezonas, laikam, nospēlēju Miesniekos, un tad bija tāda ilgāka pauze. Dzīvo Anglijā 4 gadus, un tad, kad atgriezos atpakaļ, tad nonāca arī Livonijas sastāvā. Ne kā spēlētājs, bet jau kā treneris. Šo spēli mēs zaudējam tikai un vienīgi dēļ attieksmes. Vēl viens! Augstsols! Ja mums tagad ir jāskatās uz galveno treneru, kas ir toplīgas treneris, tad man tur ir kā līdz mēnesim vēl kur augt un progresēt. Bet ir forši, ka tādi treneri brauc pie mums un ka mēs varam mācīties no viņiem. Ja? Un Livonija ir tas klubs, kas tiešām sniedz mums tādu iespēju gan jaunatnes treneriem, gan man. Maybe do some footwork too close to the opposite defender. Dead. One arm on the ball. If a good player sees you doing that, what's he going to do? I think this is my 35th year coaching. Anton Oslenko, who plays for Latvia and plays for Livonia, he asked me if I could assist Livonia because they needed some help with the scrum. And that was something I was very specific with. Too quiet. It's too quiet. Speak up. Speak up. I think it's a necessity because I think it helps the players in Latvia play at a higher level. It gives them that ability to understand, the level that they can come up. So I think there is definitely an ideology that if you bring in strong players that can help the rest, it's a positive. Когда я здесь первый раз приехал, я сразу так увидел хорошую ситуацию. Так парни хорошие, и мне это понравилось. Вообще-то работать здесь хорошо. И когда я из Грузии здесь приезжаю, сам себе отдыхаю, и вообще-то мне нравится такая ситуация. Условия у Ливонии, так сказать, супер. Я у многих хороших супер команд не видел такое условие, как здесь, как у Ливонии .
Можете играть в хороший регби, но только это уже вопрос будущего. Об этом надо работать, привлекать маленьких молодежей и вырастить хороших регбистов. Okay? Pirmais atkal. Persona. И! Хорош! Мяч назад! Vēl sārā. Сохрани мяч там. Viens no zemeslodes populārākajiem sporta veidiem var sportistus aizvest teju uz jebkuru pasaules daļu. Livonijas līderis Miķelis Jurevičs ir mācījies un spēlējis regbiju gan Dienvidāfrikas Republikā, gan regbija dzimtenē Anglijā. Tie notikumi tur uz vietas bija diezgan iespaidīgi. Tāda spēle cilvēkiem, kuri tagad daļa spēlē jau Anglijas augstākajā divīzijā Premjerlīgā. Tu esi tādā vidē, ka tu tikai mācies un spēlē, ka tev nekas cits nav. Un iepazīt jaunus cilvēkus un uzlabot pašu angļu valodu. Un nāca uz spēlēm 40–50% skolēnu un visu laiku bija pilnas tribīnes. Dot pušiem iespēju arī izbraukt, kaut kur varbūt tās turpināt to spēli, kaut kur arī ārzemēs. Glebs jau arī bija arī uz Gruziju aizbraucis kopējā projektā Livonija. Аргия! Regbija klubs Livonija dodās uz Portugāli, uz piekrastes kurortu pilsētu Algarvi. Dodamies ar 2 komandām, vīriešu un sieviešu. Ņemsim dalību prestižajā starptautiskajā regbija 7 turnīrā Algarve 7. Push him 3 or 4 people. Yeah. Defense. Because you have chance to catch and push. So wait, discipline, and one and team push hard. Latvijas regbija pamats jau vairāk nekā dekādi ir nesamierināmā cīņa starp Livoniju un Miesniekiem. Intrigas caurvīja šo dueli jau gadiem, bet visa pamatā ir īsta džentelmeņu cieņa. Es zinu, ka ir tā Livonija, un tad es zinu, ka ir tie Miesnieki, vai kā viņš tur kādreiz, vai tā ir viena un tā pat, vai tās ir 2 citas, bet es zinu, ka viņi mūžīgi konkurē. Tas ir derbijs, vismaz ir interesanti. Mēs abi viens otru nosacīt neieredzam. Tad, ja tas ir īpaši patīkami, kā saka, kad tev ir pretinieks, kas tev ne īpaši patīk, viņu uzveikt. Kad tu nezini, cik stipra būs tā Livonijas komanda konkrētajā mačā vai turnīrā, jo kāds papildspēks atbrauks, kas ir ļoti, ļoti augsts līmeņa spēlētājs, un tev nāksies kaut kā mēģināt viņu uzvarēt. Var teikt paldies, Livonijai. Mēs noteikti kļuvām par augstāku līmeņa spēlētājiem nekā, ja viņi nebūtu. Miesnieki ir dominējuši šo arēnu, un ir prieks redzēt, ka ir kaut kas, kas ar viņiem konkurē. Jo, ja būtu palicis tā, ka Miesnieki ir nesasniedzami, tad iespējams regbijs arī iznīk. Iespēja tikt pie piezemēm. Čempionu regbijā Livonija, kas nav izdevies revanš šeit. Pēdējos 11 gadus mēs viens ar otru cīnāmies. Ir bijuši visādi, kā saka, asumi, ārpus laukumi, iekšā laukumā. Ir atkal sots, vai ir kautiņš? Ir kautiņš. Ai, tas ir knockdowns.
knockdowns, tur būs sarkanā kartiņa. Viņi jau ir dabūjuši, sauksim lietas īsais vārdos, dabūjuši pa mīzi izšķirošajās spēlēs jau vairākas sezonas, jā. Un tev liekas, ka Livonija ir stabila komanda un tā tālāk atnāk miesnieki, kurus viņus, pārvērtē, nenovērtē, vai arī tieši otrādi miesnieki īpaši saņemās uz to izšķirošo spēli un parādā, hei, nē, jūs neesat. Uz papīra tas ir labākais Latvijas klubs, bet tas ir uz papīra tikai tādā ziņā. Čempionu tituls ir citam. Mēs par šo esam runājuši visu nedēļu. Mēs apzināmies, ka tas ir svarīgi. Mēs to nedaram tikai dēļ sevis, mēs to daram dēļ treneriem, dēļ ģimenēm, dēļ mūsu aizgājušā biedra. Jā, ka mēs izteikti veltam šo maču. Tas ir svarīgi, protams. Jā. Es nevaru sagaidīt. Tuvākajās 2 stundās nekā svarīgāk nav. Kā fināls. Tas sāpīgākais bija, kad mēs zaudējām miesniekiem finālā Latvijas čempiju. Tas bija tāds, ko negribējās pieredzēt. Kaut kādas pazīmes pirms fināla jau pavīdēja, jau pēdējās 2 nedēļas pamanīja, kad ļoti neaktīva komanda nāk apmeklēt treniņus. Strādājam apkārt, laika resties. Tagad ir šansa 40 minūtes, davai! Vai tā bija sakritība, ka mēs zaudējām finālā? Es gluži tā neteiktu, jo miesnieki vienmēr ir bīstami finālos. Viņiem ir tomēr kaut kādi vecie resursi, ko viņi var izvilkt ārā. Un man kā trenerim ir jānes arī par to lielu atbildību. Un, teikšu godīgi, pirmās 2 nedēļas pēc tās spēles bija briesmīgas. Gan darbā, gan arī ģimenē. Livonijas un miesnieku derbijs neaprobežojas vien ar dueļiem Latvijā. Šīs vienības cīnās arī Baltijas top līgā. Tur Latvijas flagmaņiem pretī stājas augstākā līmeņa Lietuvas komandas, kuras ir ļoti tuvu profesionālam līmenim. Toplīgi ir vajadzīgi. Ja tu visu laiku spēlēsi pilnīgā sēdes līmenī, ko tu tur izaugs? Я думаю, что топ-лига без Ливонии, она не имела бы свою такую международную красоту. Она создает большую конкуренцию. The more strong teams there are in the Baltic Top League, the better. And Livonia is definitely pushing every team every year more and more. Tā ir mūsu veiksme, ka izveidojās top līga, ka tur bija jau iekšā miesnieki tajā oriģinālajā struktūrā un ka izdevās iekļauties arī Livonijai. Tas faktiski dod iespēju Latvijas izlasēji sevi parādīt labi Eiropas arēnā. Tā ir lielāka skatu un tas pavisam cits līmenis. Tur tev ir jāparāda, ka tiešām vari, nevis tu vari uz vienu spēli atnākt un kaut ko uzvarēt. I think the Baltic Top League is stronger than the Swedish Top League, definitely. And I think it's because of the physicality. Feet! Got him! Tad uzvaru spēlē ir tāds
saldums, konča, tu viņu apēd, forši viņi ir saldi, viņi ir garšīgi, bet pēc, 15-20 sekundēm tas brīdis ir pagājis. Organizatorisks, tādas sistēmiskas uzvaras viņas nāk daudz lēnāk, bet viņas ir daudz kvalitatīvākas. Tas ir tāds smalks restorānu deserts, ko tu ēd un baudi, un iespējams, ka atmiņas par to tev paliek ar tevīm ilgāk. Virziens izskatās nedaudz savādāks nekā tie pārējie regbija klubi, jo Livonija ar to savu ievirzi uz augstākiem sasniegumiem ne tikai varbūt tās tajā spēļu rezultātā, bet arī uz spēlētāju attīstību. Nedaudz izceļas ir tiem pārējiem klubiem, un tad tur ir tā, ka pārējie grib ķerties vilkt viņu bišķi lejā, bet tā patiesība ir tāda, ka mums būtu jāmācās no Livonijas, un mums būtu jāiet laikam līdzi, un arī jācenšas profesionālāk vadīt savas organizācijas. So, you two guys are staying here. Okay, this is when you're going to give it to 13. Okay? So when you're giving it to 13, you two guys are staying here in the normal pod. You are going out here. Yeah. So you're going with this un, guy. Tas ir tas, uz ko mēs ejam. Nevis rezultāts šodien, tagad un šeit, bet ilgtermiņā mēs gribam redzēt mūsu klubu attīstību, mēs gribam redzēt mūsu spēlētāju attīstību, mēs gribam redzēt mūsu darbinieku attīstību, un mēs beigās gribam redzēt arī Latvijas regbija attīstību. The way that everything is set up, the way that everything is on time, there are branding, the clothes, everybody is branded, everybody is given what they need. We have physios at every training, we have physios at every game. Bet klubs ir labs, iespējas ir ļoti daudz, es domāju, iespējas ir vairāk kā nekur. Varbūt viņiem pārāk daudz tiem džekiem, jaunajiem tieši tiek dots. Es uzskatu, ka vispirms kaut kas jānopelna, lai tā kā tev novērtētu. Brīžiem es skatos, kā Livonijas klubā tiek pa visiem parūpējās, liekas, ka kaut kas tiek iedots avansā, un varbūt arī spēlētājus iezogas tā pašapmierinātība. Pieņem, ka ļoti daudz spēlētāji ienāk jau vēlāk klubā, un viņi varbūt nekad nav bijuši tādā komandas vidē un regbijā, un viņi varbūt nezin, kā ir citur, un cik ļoti jānovērtē tas, ka tev ir fizio, tas, ka par tevi rūpējās, čubina, apzvanā, un jānāk pretī arī klubam. Mums bieži pārmet, ka mēs esam kaut kāds biezais klubs, kuram nekas nav jādara, un viss notiek pats par sevi, un absolūti tas tā nav. Tie rezultāti, tas sniegums, tās iespējas, kas mums ir, nāk no darba, no apzināta cilvēku darba, kuri ir strādājuši pie tā, lai mēs varētu piesaistīt to atbalstītāju, mēs varētu piesaistīt to finansējumu, mēs varētu piesaistīt to spēlētāju, mēs varētu piesaistīt profesionāli. Tas nenotiek pats par sevi, un tā atšķirība starp mums un varbūt citiem Latvijas klubiem, organizācijām ir tā, ka mēs daudz labāk un daudz citīgāk esam izdarījuši šo mājas darbu. Mēs tiešām cenšamies izdarīt tā, lai spēlētājiem būtu jānāk un tikai jāspēlē, bet pretī viņš dabūtu ne tikai treniņus, bet arī turnīru sacensības un tādu kā vēl vienu ģimeni. It's not results based just now. It's a long-term development plan. Livonija ir labs piemērs pārējiem klubiem. Ļoti kvalitatīvi sastādīts tas menedžmenta cilvēku kopums, un tas arī izdara labu darbu, un spēlētāji, kas iesaistās Livonijas treniņu procesā, pēc tam ierodās, saka, jā, Livonija dara šādi. Un tie pārējiem klubiem būtu vērts ieklausīties un padomāt, jā, mēs arī varētu kaut ko tajā virzienā. Un tiešām profesionālais virziens atmaksājās. Pacietība un ilgtermiņa darbs, kas balstīts uz visu vecumu piramīdas izveidi, nes augļus. 2025. gadā Livonijas meistarkomanda rakstīja vēsturi. Spēcīgajā Baltijas top līgā livonieši uzvarēja pilnīgi visas spēles. Veiksmīgi sastāvā iesaistot kluba jaunos audzēkņus, Livonija finālā pārliecinoši pārspēja Šauļu Vairas un kļuva par pirmo Latvijas klubu, kas uzvarēja Baltijas top līgā. Livonijas klubā regbiju apgūst vairāk nekā 100 jauno sportistu. Latvijā kopumā šajā sporta veidā trenējas 500 bērnu.
Tā ir spēle, kas iemāca sadarbību, disciplīnu un cieņu pret citiem. Vērtības, kuras arvien grūtāk nodot jaunajai paaudzei. Kamēr liela daļa pasaules to uztver kā pašsaprotamu, Latvijā regbijs vēl turpina izcīnīt savu vietu.